Šis būs ģenerālais lasījums strēlnieka zīmju pārstāvjiem. Šis nav personīgais, tāpēc ne viss ar jums var rezonēties. Lai gūtu plašāku priekšstatu par to, kas jūs sagaida oktobrī, iesaku noskatīties arī mēnesis un ascendanta zīmju video. Šodien mēs paskatīsimies strēlniekiem, kas notiek šajā brīdī, kāds ir izaicinājums, kāda ir iespēja, attiecības darbs, kas ir jāatlaiž, negaidīta enerģija, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus un kas ir padoms. Strēlnieka zīmes pārstāvjiem oktobrī taro kāršu prognozes studijā. Tātad, šajā brīdī, monētu pāš, monētu dūzis. Nejaušības nav, tad monētu pāš, monētu dūzis, jā, noteikti jaunas iespējas realizēt, paverās ceļi, iespējas fiziskajā pasaulē iegūt materiālas vērtības, mācīties, doties kaut kur, apgūt. Reku šeit vārti ir vaļā, tad mēs saņemam iespēju oktobrī no šī brīža realizēt sevi un augt, attīstīties. Kavas apakšā mums ir taisnīgums, spēja pieņemt pareizus lēmumus, izvērtēt visu, kas tavā dzīvē ir vajadzīgs un kas nav. Šeit tev ir jādomā, vai tu pieņemsi šo darba piedāvājumu, varbūt, jā. Kaut kas, par ko tu neesi pārliecināts, un tev ir pazudusi bišķiņ ticība tavam iecerētajam. Un ir mazlietiņ tāda sajūta, ka bail no tā, kas sagaida. Bail pieņemt kaut kādus jauninājumus savā dzīvē. Bišķiņ tāda nedrošība, vai tas ir tiešām tas, kas tev ir vajadzīgs, un tad tu mēģini pieņemt pareizu lēmumu. Kādam no jums varbūt arī ar papīriem, līgumiem, ar tiesām saistītas kaut kādas lietas, bet mēs parakstām jaunas vienošanās kaut kādas sava veida attīstības un izaugsmes iespējās. Tavs izaicinājums, Zižu dūzis. Reku, 2 dūži pašā sākumā. Viens otram blakus, fantastiski. Visums grib, lai tu savam iecerētajam plānam pieliec visu enerģiju, visu vēlēšanos, visu savu laiku un tiešām sasniegt. Ļoti interesanti, kā monētu dūzis pasniedz tev iespēju. Bet zižļu dūzis tver satvēriens. Ja? Tas nozīmē to, ka tavs izaicinājums ir ņemt virsroku un darīt, iet, realizēt un sastādīt mērķus, plānus, visu, ko tu gribi iegūt un sasniegt. Vienkārši tev visams to piedāvā, bet vai tu to redzi? Tas ir cits jautājums. Tava iespēja. Monētu piecinieks. Jā, tava iespēja
ir atvadīties, aiziet no nevēlamām attiecībām, no darba, no visām situācijām, kur tu neredzi izēju, jo monētu piecinieks runā par to, ka dzīvē viss ir slikti, veselība nav, mēs tu redzam visu negatīvo, mums tiešām ir piemeklējušas sava veida nelaimes. Un tagad ir iespēja no šī visa oktobrī virzīties tālāk, un nevelti noteikti tavā dzīvē ir kaut kas noticis vai mainījies. Tas ir tikai tāpēc, ka visums grib, lai tu dodies citā virzienā, lai tu dodies pa citu ceļu. Un varbūt šobrīd liekas, ka viss ir bēdīgi, viss ir slikti, un mēs nespējam saredzēt to, ka tas notika zinām iemeslu dēļ, bet visums tevi neatstāja viena paša. Visums tevi neatstāja vienu pašu. Viņš pārbauda to, vai tu spēsi savus svarus sabalansēt. Jā? Tas ir izaicinājums priekš tevis spēja virzīties tālāk par to, kas tev jau ir šajā brīdī. Attiecībās mēs te žonglējam, mums ir varianti. Varbūt kādam no jums attālumā attiecības, kāds mīlnieks raksta Tinderī, caur portāliem. Attiecībās, iespējama izvēle, kādam no jums var būt nestabilitāte, spēja kaut ko mācīties, apgūt un prast, teiksim tā, atrast laiku gan attiecībām, gan darbam, šo balansu. Nevelti mums ir apakšā taisnīguma kārts, kas runā par balansu. Jo šobrīd varbūt esam bišķiņi zaudējuši kaut kādu saprašanu, ko mums darīt nākamajā mēnesī, oktobrī. Tad mēs paskatāmies uz lietām bišķiņi savādāk un kultivējam jaunas iespējas mums nākotnē. Darbs, Zvižļu karalis, enerģijas pilns darbā sasniegt visu iecerēto. Varbūt tu esi jau līderis, dzīves vadonis, un tev oktobrī ir iespējas kāpt augšā pa karjeras kāpnēm, īstenot savus sapņus un tiešām noticēt tam, ka tu esi pelnījis daudz vairāk. Tava iespēja varbūt ir uzsākt savu biznesu, uzsākt savu jauno darbu ar apņēmību un spēju ļoti strauji, teiksim tā, iegūt pilnīgi visu. Reāli iegūt pilnīgi visu, ko tu vēlies. Kas tev ir jāatlaiž. Pagātne, visas konflikti, visas sāpes, vispārējais, kas tev ir licis apstāties. Ļoti interesanti, ka šeit mēs arī redzam abās kārtīs, ka šie cilvēki, viņi nav diezko laimīgi, un tāpēc mēs arī skatāmies kārtis, jo mēs negribam palikt šeit uz vietas. Mēs apzināmies, ka viss ir slikti, un tāpēc mēs pieņemam šo rīcību, atstāt visu aiz muguras un doties uz citu pusi, nezinot, kas mums tur sagaida, paļaujoties uz to, ka mēs varam izdarīt visu, ja mēs pieliekam savu spēku, savas domas, vēlēšanos un tiešām meklējam variantus, kā attīstīties, kā doties uz priekšu un sasniegt pilnīgi visu, ko sirds kāro. Te ir jāatlaiž bēgšana. Tev ir jāstājās pretī un jāapzinās, kas ir tas, no kā tev jāatradās, no kā tev jāiet projām. Tie var būt cilvēki, kolēģi, attiecības, darbs, vienalga. Kaut kas, kam prasās, lai tu
stājies pretī, nevis visu laiku, ak, Dievs, es tagad iešu, domāšu par to citu dienu, gan jau pats viss atrisināsies. Nē. Tev ir jāpieņem lēmums. Viss ir tikai un vienīgi tavās rokās. Nevaram mēs visu laiku bēgt. Negaidīties tas, ko tu neredzi. Kausu karalis. Wow, no šeit ir ļoti spēcīga vīrišķā enerģija, jā. Negaidīties tas, ko tu neredzi, būs ļoti laimīgs. Emocionāli pacelāts, gandarīts. Wow. Tava šī izvēle, šī spēja noticēt sev un paskatīties lietām savādāk un tiešām meklēt veidus, kā būt daudz labākās situācijās un vietās dzīvē, nekā tu atrodies šobrīd. Un tas viss ir iespējams oktobrī. 2 dūži, 2 karaļi, par ko mēs vēl šeit runājam. Visas iespējas tev ir attīstīties un darīt visu, ko tu esi iecerējis. Uz ko jāliek fokus? Saules kārts, ārprāts, brīnišķīgi. Optimisms, enerģija, dzīves prieks. Šis bērns, kas jājas zirgā, viņam ir vienalga, ko citi cilvēki par viņu domā. Viņam nav kauns, viņam ir uzdrīkstēšanās, viņam ir enerģija, vēlme, panākumi. Wow, šis ir fantastiski. Un padoms muļķis, ak, Dievs. Wow, labākais lasījums pagaidām, kāds man ir bijis priekš oktobra lasījuma. Strēlnieki, fantastiski. Padoms, sākt jaunas lietas dzīvē. Uzticēties, paļauties, meklēt izaicinājumus, nebaidīties, uzsākt jaunas lietas, spērt soli jaunās attiecībās, spērt soli jaunos darbos, spērt soli dzīvē. Uzticēties, paļauties. Wow, fantastiski. 2 dūži, 2 arkāni, 2 karaļi. Brīnišķīgi. Tev ir iespēja oktobrī atstāt visu negatīvo aiz muguras, stāties pretī, atgūt savu pārliecību tam, ka tu vari sasniegt visu, ko tu vēlies. Iegūt emocionālu gandarījumu, pieņemt pareizus lēmumus, attīstīties, iet, paplašināt savas zināšanas, atrast savu ideālo darbu, ielikt enerģiju tur, kur tu vēlies un tiešām izsvērt un pieņemt pareizu lēmumu, ko darīt dzīvē. Un pietiek gaidīt un bremzēt pašam sevi. Tu ļoti labi esi daudz ko apguvis un laiks ir rīkoties. Jā? Neturamies vairs pie ierastā, mēs maucam un paņemam no dzīves visu, kas mums no tās pienākās. Brīnišķīgs lasījums, lai tev brīnišķīgs ir šis oktobrs un